Arendoles muižā, kas atrodas Vārkavas novadā, šodien tika uzstādīts piemiņas akmens dzejniekam Nikolajam Gumiļovam. Pirmā pasaules kara laikā Arendoles muižā tika izvietots 5. huzāru pulks. Tieši pirms 100 gadiem, 1916. gadā, šeit dienēja slavenais dzejnieks Nikolajs Gumiļovs. Krīvu dzejnieks Nikolajs Gumiļovs, Annas Ahmatovas vīrs, kurš visā Krīvijā pasaulē pazīstami dzejnieki. Tāpat jo dēls Lievs Gumiļovs, kas ir radījis to etnogenēzes teoriju. Un visi tikuši represēti Staļina laikos. Muižā, kurai sazaglobojas brēnumainā kortā, varbūt tāpēc arī, ka te ir bijuši tādi cilvēki slaveni. Un šobrīd notiek restaurācijas darbus, mūsus atbalsta Latvijas valsts, atbalsta Kultūra Kapitāla fonds, atbalsta Pieminekļu inspekcija. Un arī turpmāk tie muiža kolpos kā kultūras objekts, kur varētu sazavokties mākslinieki, dzejnieki, lasāt dzejas un plenerus dažādus rēkot un ekskursijas brauc no visas Latvijas pa mūsu. Izgatavot un uzstādīt šādu piemiņas akmeni bija iespējams ar Sanktpēterburgas mecenāta Grača Pogosjana atbalstu. Tā nav pirmā reize, kad viņš sniedz atbalstu iemūžināt atmiņā karavīrus un kara notikumus. Svinīgās ceremonijas laikā Gumiļovu atcerējās kā dzejnieku, karavīru un ticīgu cilvēku. Netika aizmirsts arī viņas sievas Annas Ahmatovas vārds. Muižas īpašniekam tika pasniegts porcelāns ar dzejnieces dzejoļiem.